vienam ir ideja, un tas otrs ir gatavs palīdzēt, ieriktēties. Un Mārtiņš ir tieši tāds pierādījums. Jo, ja mēs gribam parunāt, izrādās, ka viņš to visu var sariktēt. Jā, un mums spīd gan lampiņas, paldies Ivaram. Mums ir tiešraide, ieraksts. Paldies Mārtiņam. Paldies Jānim, kad viņš ir ieradies. Paldies Kristīnai. Paldies man, ka vispār šāda saruna telts ir. Jā, paldies. Un skaidrs, ka svētkos sarunu paneļi kļūst arvien populārāki. Un mēs kā viedais ciems, Mālpils, jā, starp citu, šeit ir mūsu viedā ciema atpazīstamības zīme. Goda vietā šodien svētkos, ne tikai Zemenes, bet arī šī mazā lietiņa. Bet, godīgi sakot, ar Jāni Balodi, kas ir kokmeistars, koka amatnieks, Baložu mājas saimnieks, un es teiktu, viens no maniem Mālpils pirmajiem draugiem. Tā ir. Burvīgi, vai ne? Jā, un es, Jāni, tiešām aicināju tevi uz sarunu šodien kā pirmo, jo neviens cits kā vien tu nezini to, cik interesanti, spraigi un mazliet arī sarežģīti varbūt bija pirmie Mālpils Zemeņu svētki, 6 gadus atpakaļ. Un es gribu, lai tu mazliet pastāsti, un ne tikai man, bet arī tiem visiem, kas klausās, kā mums gāja pirmajās reizēs, kad mēs iepazināmies, kad mēs sapratām, ka Zemenes ir garšīgas, un ka mēs abi dzīvojam Mālpilī, un ka Mālpils īstenībā ir vieta, ko mēs paši radam. Jā, paldies, Kristīna, par šo sarunu telti un tāda sarunas pie dīvāna, pie Kristīnas, vai kaut kāds tāds šovs būs. Bet, sarunas Zemeņa dīvānā, jā. Es uzzināju par to vakar, kad ir stāsts par to, kā iedvesmo Mālpils un saruna par tiem pirmsākumiem. Un tad es tā bišķiņu apcerēju un domāju, kā tas viss ir bijis. Un es domāju, kam radās tā doma par Zemeņu svētkiem? Tā bija tava? Tā runājā. Skaidrs. Tā bija tava. Bet ar Kristīnu es iepazinos 19. gadā. Tas bija 19. gada sākums, kad Mālpilī pašvaldība rīkoja savus tā kā tie bija... Tu gribi ļoti vēsturiski. Es vairāk par to, kad mēs jau bijām nokļuvuši līdz tā iepazīšanās reizei. Es tev atgādināšu, tev bija radoša ideja par koka soliem. Starp citu, mēs pie šiem ozoliem arī esam. Ja? Tas bija tas pirmais projekts, tas seno ozolu projekts, kas ir pie Rotaļu laukuma izveidots 19. gadā. Un tur mēs principā ar Kristīnu sapazināmies un Kristīnas ģimene, mana ģimene, vēl mūsu kaimiņu divas ģimenes no Mālpils piedalījās šajā ozolu kalšanas procesā, veidošanas. Un šie ozoli nāk šeit no šīm te skolas alejas šeit. Viņi 18. gada rudenī tika nozāģēti un vienkārši tādi bluķi mētājās. Un man, kā kokamatniekam, bija tāda forša doma, kaut kas ir jāizveido no viņiem, jo viņi ir vēsturiski Mālpilī, un vajadzētu kaut ko radīt foršu un paliekošu, lai neiet zūdībā. Un visā tajā projekta procesā, es sapazinos ar Mālpils iedzīvotājiem, jo es neesmu vietējais. Es esmu atnācējis no Carnikavas un nedaudz no Rīgas uz Mālpili, un tā, ka man visi cilvēki šeit bija jāiepazīst no jauna. Un atšķirībā no pilsētas, tas ir daudz vienkāršāk izdarāms, un beigās viņi kļūst tādi, pat tādiem draugiem, radiem, un uz kuriem tu vari tā kā paļauties un kaut ko veidot un darīt. Un tā es iepazinos ar Kristīnu. Un 19. gadā bija pirmie Zemeņu svētki, un man liekas, tie paliek atmiņā, jo viņi bija arī uz tādas jautras nots, un vispār tie svētki Zemeņi ir tāda jautrība, man liekas, pamatā. Un no rīta bija tā, kad tanī dienā mēs tirgojāmies, un sievas Armīte taisīja kūku konkursam, un viņi piedalījās.
Es tirgoju, uzstādīju to vietiņu, kur tirgoties, un bija arī lietains laiks, un mēs sapratām, ka, ko mēs tad darām, jo reāli neviena cilvēka nav no rīta puses. Bet tad nāca pusdienu laiks un pēcpusdiena, un es sapratu, ka tik daudz cilvēku Mālpilī es neesmu līdz šim vispār redzējis, jo mēs... Un Jāni, paskaties tur ārā pa tām telts durvīm. Man šķiet, ka mēs joprojām tik daudz cilvēku, un katru gadu mēs varam teikt, ka tik daudz cilvēku kā Zemeņu svētkos mēs Mālpilī neredzam. Esiet sveicināti, šeit droši drīkst nākt iekšā un paklausīties un piedalīties sarunās par mums, par mālpiliešiem, Čau Jūri un kompānija. Un zini, Jāni, tu pieminēji divas lietas. Tu esi ienācējs, mēs satikāmies viegli, tā varētu teikt, vai ne? Un Zemeņu svētki bija tie vieni uz kuriem mēs sākām kopā darboties un kopā tādas dažas radošas idejas un risinājumus veidot, vai ne? Un Klau, bet pirmajos Zemeņu svētkos es zinu, kad šis tapa. Šis? Jā. Es pat neatceros īstenībā. Pirmais Zemeņu svētku suvenīrs bija tava piparkūku koku formiņa. Koku formiņas bija, piparkūkas bija, bet es nezinu, Pat ja tie bija otrie, tik un tā, es teiktu, ka tu biji pirmais suvenīru karalis. Tas bija par kodu zumi. Un kur šodien var nopirkt jūsu piparkūkas? Šodien var nopirkt pie mums mājās, darbnīcā, no 5 līdz 7 vakarā. Kolosāli. Un arī citās dienās, jo piparkūks pie mums ir cauru gadu, protams. Tātad visi tie, kas mūs šobrīd dzird, ejot garām pa Zemeņu ielu. Tātad pie Jāņa Baloža, kokamatnieka, uz Baložu māju šodien jūs varat nokļūt absolūti unikālā, ekskluzīvā meistarklasē, var teikt, jā. Un tiešām paldies, Jāni, ka tu par šiem gadiem esi atvēris savu darbnīcu un kopā ar savu sievu, restaurātoru, rādi cilvēkiem to, kā jūs strādājat, visu to būtisko un svarīgo. Un šodien jau tur es iedvesmojies no Zemenes ne tikai uz tām koku formiņām un piparkūkām, bet ko jūs tur šodien darīsiet? Un, pastāst. Šodien mēs skalsim beidzot ozolu koka Zemeni, kura jau, var teikt, 2 gadus dzīvo pie manīm, un kā netiek līdz tam finišam, tā netiek, bet šobrīd jau viņi ir ieņēmusi tādu formu, kad izskatās pēc Zemenes, un mēs arī šogad viņu varētu uztapināt gatavu. Tā kad... Cik tev palīdzīgu roku vajadzētu šodien? Kādus 100 viesus? Nē, 2 gabali pietika. 2? Tātad 2 brangi vīri, kas... Pārējie skatās, 2 kaļi un pārējie. 2 kaļi un pārējie komentē pēc īsta latviešu darba, vai ne? Citādi nevar, ja 100 kals 2 komentēs, tur būs auzas. Tev nemaz tik daudz kaltu nebūs, vai ne? Nē, man ir pietiekami. Bet es gribu teikt, ka Jānis ir tas, kas uz īstu darīšanu mums Mālpilī iedvesmo ļoti bieži. Jo gan tie seno solu projekts, gan šī te koka zemene, kas vairākus Zemeņu svētkus jau tiek kaldināta. Mums bija Ziemassvētkos gan briedīs. Arī šī te lielā karote tava, ja? Tas ir kārtīgs darbs, tā nav tikai parunāšanās. Man patīk radīt, un droši vien tā radīšana ir tā dzīves sastāvdaļa, jā, un tāpēc tie darbi vienkārši rodas, un grūtāk ir dīvainā sēdēt nekā darīt kaut ko, jā. Pastāsti ikdienā, tātad tu darbojies ar koku un Sarmīta tev tur līdzās. Kā tā atvērtā darbnīca, kā viņi darbojās? Kā jūs to ikdienu tur sadalat? Un kas varbūt ir tas, ko Sarmīts šobrīd restaurē tev blakus, un kā pie jums vispār ikdienā var nonākt, vai ir jāzvana, vai ne? Pastāsti mums, iedod tādu. Mūsu ikdiena ir tāda, kad mēs līdzdarbojamies, var teikt. Sarmīta dara savu darbiņu, es bieži vien viņai piepalīdzu, un es daru savu darbiņu, un katrs savā stūrītī dara, bet mēs... var teikt, katru dienu regulāri apmainamies ar kritiku vai pozitīvām lietām un tā kā uz savstarpēji ietekmējamies, izrunājam kaut kādas lietas, jo bieži vien, pat es teiktu vairāk tā kā restaurācijas sadaļā ir jāizdomā tas koncepts vispār,
kā tas tiek darīts, ko tu gribi panākt rezultātā. Un šīs lietas ir, tas ceļš ir diezgan tā kā sarežģīts, varētu teikt. Un tikai runājot un ar skatu no malas var rast to rezultātu, jo pats savā sulā domājot, tu nekad neizdomās tos variantus. Un tāpēc tā blakus cilvēka esamība ir ļoti tā kā pozitīva šādos brīdos, kad ir jādomā. Ja. Es jums varu tikai izteikt komplimentu, jo es ļoti labi zinu, kā tas ir strādāt ģimenē. Un visi tie pamudinošie un reizēm. Bet ir forši, jo tev nekad nepietrūkst sievas. Viņa vienmēr ir gan darbiņā, gan mājās līdzās. Lielākoties, ne? Tur drīkst būt. Jā, ir tā saskarsme diezgan cieša. Un bieži vien mēs arī apmeklējam kādus veikalus kopā un darbojamies. Un, tad, kad tu esi, piemēram, viens kaut kur aizbraucis vai kaut ko darbojies, tev liekas pat dažbrīd dīvaini, kad nav otra cilvēka blakus un tev nav ar ko pastrīdēties, ja? par kaut kādām lietām. Jā, bet tur, protams, tam balansam ir baigi jābūt. Tas ir tāda mācīšanās dzīves garumā. Gribu vēl pieminēt to, ka tev pieder viena no mūsu Mālpils iedvesmo zelta frāzēm. Ja kāds labi dara, tad svarīgi ir viņam netraucēt. Vai to jūs ar Sarmīti dienā? Vai tas nāk no tādas darba ikdienas jūsējās? No kurienes? Vai tu vairāk to uz kopienu? Tas bija toreiz provinces raidījums, es tev atgādināšu, kurā šāda frāze izskanēja. Tas vairāk ir saistībā ar to, ka, ja tev ir laba ideja un tev ir deksme un enerģija darīt kaut ko jaunu, tad tam, kas pastāv jau esošā sistēma, viņai nevajadzētu tā kā likt šķēršļus vai bloķēt. Viņam būtu tā kā, jāatver durvis, lai tas tas jaunais, lai gan tas vecais vēl nav pieradis un apradināts ar to jauno, bet viņam ir jāiemācās tās durvis palaist un to jauno pa priekšu. Un es, protams, nevaru nepajautāt tev, Jāni, tad drosmīgi jautājumu. Kā tu jūties? Vai Mālpilī tev tās durvis tiek atvērtas vai logi vairāk ir vaļā? Man sajūta brīžam ir, kad viņas pat ir vieglāk verās nekā tas būtu iespējams kaut kā. Jā, jo ja tas sākuma kaut kāds uzrāviens un tā varbūt tāda cilvēciska attieksme pret citiem cilvēkiem palīdz viņas tā kā pozitīvās sliedēs tās attiecības ievest. Un bieži vien es pat kaut kur ejot un darot, es pat nesagaidu no tiem pretējiem cilvēkiem tik daudz laba kaut kā, kad es neesmu to pelnījis, bet tas kaut kādas lietas pat notiek vienkāršāk nekā es to sagaidu. Man ir tāda brīnišķīga iespēja tev šodien ne tikai jautāt, bet arī izteikt komplimentus, jo šīs radošās idejas, ko, piemēram, atceries briedi, Mālpilī uz vieniem Ziemassvētkiem parādījās tāds brīnišķīgs briedis nodekorēts. It kā liekas sīkums, bet šķiet, ka viņš sasildīja tik ārkārtīgi daudzas mālpiliešu sirdis. Un tad bija arī tā eglīte, kas joprojām tavā pagalmā, tāda, vai ne? Un tas viss tapa tādā kopdarbībā. Kā tu par to jūties? Briedis man ļoti patīk, jo ja es spēju, ja man ir spējas, tad es ar viņām varu padalīties un tādā radīšanā un kaut kādā un šie te dekori un viņi man neprasa tik daudz laika, bet vairāk sagādā gandarījumu nekā tas laika patēriņš un tie mazie bērni, es vēl atceros, pat man galvā ir bildes, ko man atsūtīja draugi, kur ir mazie bērni pie brieža Ziemassvētkos un tev pat tā bilde ir galvā, es viņu zinu, kā viņi izstās. Un tas tā sildajā to sirdi. Laikam. Un kāds vēl bija jautājums? Un vēl tu esi, par suvenīriem runājot, ne tikai tava koka formas piparkūciņa, bet arī mušu pletne. Starp citu, man te viena tāda ir. Šis, manuprāt, arī ir radošuma augstākais kalngals, jo
būsim godīgi, mūšas ļoti labi ar viņu var nopletēt, bet var jau tāds radošāks, var arī kaut ko citu pletēt. Jāni, kur dzīvo tavs radošums? Kur viņš dzīvo? Kā tu līdz tam tiec? Nu, viņu dieviņš iedod katram vai ne kaut kādu devu. Un tas ir tāds kaut kāds iekšējs dzinulis, ka tev gribās kaut ko vajag. Bet tīri fiziski par idejām, protams, kad es viņas spēru, kopēju, zogu internetā un protams, ir vairāk viņas rodas no pieredzes uzkrātā apjoma, un tad es, piemēram, skatoties kaut kādas jaunas lietas, es viņus ātri varu noanalizēt, vai man viņi der vai neder, vai man patīk, vai es viņu pārveidošu, nepārveidošu. Bet ir kaut kādas lietas, kas mani aizķer, kad tas ir forši un kaut kas, un tad es viņu varētu realizēt. Un tā, ka tas radošums ir tāds, tāda aizrautība, kaislība kaut kāda, un kas rodās. Kurš no jums ir radošāks, Sarmīte vai tu? Vai bērni? Man liekas, ka es. Pareizi! Kurš tad pateiks to tā īsti? Es tieši gribēju teikt, ka tavs radošums ir, un tagad, ka mēs varētu pasapņot, man gribētos tomēr, ka mēs tiktu līdz kādai skulptūrai, koka vai tas būtu dabas tā kā. Tagad mēs vienkārši pasapņosim par to. Ja tev būtu visi pasaules, visi saliktos, visas durvis vērtos atkal vaļā, kas būtu tas, ko tu vēlētos realizēt? Tā kā patestēsim to Jāņa radošanu uz vietas uzreiz. Es vienkārši zinu ļoti daudzas idejas, par kurām mēs esam runājuši un kuras noteikti taps reālas. Bet, ja tev būtu jāpasaka tagad, šodien, kam tu būtu gatavs ķerties klāt? Dabas takas skulptūras. Noteikti tas ir tāds ierasta lieta, bet nesen man bija saruna ar vienu cilvēku, kuram ir, viņš ir pat šeit, es viņu šodien satiku Malpils Zemeņsvētkos, viņš ir izveidojis Tīnožu muižā ekspozīciju par Pirmo pasaules karu, un viņš arī ir tāds sapņotājs, darītājs, un viņš bija pie mums mājās, un viņš teica, ka vajadzētu izveidot muzeju par restaurāciju. Un, man likās, Malpilis ir ļoti laba vieta šādam muzejam. Tāda interesanta lieta, jo bieži vien ir tāds, mēs braucam ciemos uz muzejiem, tur ir restaurētas lietas, un tad ir kaut kādas darbnīciņas, bet tāds muzejs, kas tieši iezīmētu tādu restaurācijas darba procesu, un kur šie amatnieki parāda to specifiku, kā tas no tā atrastā produkta nonāk līdz tam muzejam. Tas varētu būt tāds interesants muzejs īstenībā. Lai top, Jāni. Es pat nešaubos, ka viens brīnišķīgs restaurācijas muzejs Malpilī varētu atrast vietu, jo mums taču ir tik daudz brīvu telpu. Jā, ja kāds dzird pa brīvām telpām, noteikti izrestaurēsim. Bet vēl par to restaurāciju un kokapstrādi. Kas ir tas, ko, kas ir tas, ko tu taisi? Naži, mēbeles, trepes, mājas, kas? Vai tas viss kopā? Es taisu visur, kur vajag, ko vajag no koka. Un, kā es saku, izņemot mūzikas instrumentus, es taisu, ir taisīts gan rotaļlietas, gan mēbeles, gan durvju mezgli, kāpņu mezgli, lenteri, un gan restaurētas lietas, gan no jauna taisīts dažādi dekori, un plašs tas sortiments ir, kas ir darināts. Un Sarmītei uz galda, kas visbiežāk ir? Viņam visbiežāk ir uz galda svētie vīriņi. Dažādas skulptūras vai elementi no baznīcām pārsvarā, jo Sarmīte ir polihromā koka restauratore. Tātad tas restaurators, kas restaurē krāsu uz koka, kas atrodas. Tas ir tāds arī interesants faktors. Un to visu, tad, kad viesi pie tevis brauc, pie jums brauc uz Baložu māju, to visu var gan pamēģināt praktiski, kas ir svarīgi, gan arī uzzināt, vai ne? Jā. Un pačamdīt dzīvē kaut ko un redzēt caur mikroskopu kaut ko no sena un no jauna.
Es arī cilvēkam vienam rādīju, viņš atnāk pie manīm ar krāsotu detaļu, un es vizuāli redzu, ka nav tā krāsa forša, un es pielieku to mikroskopu klāt, un es redzu, ka mēs redzam, ka tā krāsa ir saplaisājusi visi mazos. Un tad es pielieku pie savu krāsotā tā dēlīšu un parādu, kā izskatās, ka viņi nav saplaisājusi tā krāsa. Ko ar aci mēs neredzam, vai ne? Bet tā viņi dara. Labais, tātad tavā darbnīcā ir ne tikai kalti un dažādas lietas, ko jūs atjaunojat, restaurējat vai no jauna taisat, bet arī tāda mikroskops, ja? Visādi tādi interesantie mūsdienīgie instrumenti. Klau, Jāni, noslēdzot mūsu sarunu par iedvesmu un viedumu. Pastāst man lūdzu par iedvesmu un viedumu Mālpilī. Tā nekā mēs tikko saņēmām viedā ciema atpazīstamības zīmi, un mēs paši sevi dēvējam par Mālpils iedvesmojam. Līdz ar to šis jautājums par viedumu un iedvesmošanu arī ir. Un paskaties, cik daudz cilvēku, kas tevī klausās. Jā, ne tikai šeit, bet... Es vēl, man liekas, šorīt kaut kādu izlasīju internetā teikumu no vienas ģimenes, kur arī raksta, kad cilvēki radīti kopienām, kad kopiena ir tas, droši vien no tā dzīvnieciskā faktora, kad ir jādzīvo cilvēkam barā, un ir kādi ir tie vadoņi tā kā priekšā, un tad ir tas pulks, kas taisa to saimi, un tad ir lielāki un mazāki, un viņiem ir tā kā tā sava sistēma, kurā viņi dzīvo. Pieņemsim, pilsēta nevar šo nodrošināt īsti, jo viņi ir tā kā izrauti no tās sistēmas. Savukārt mazā ciematā šī sistēma darbojas ļoti lieliski, un mēs ar kaimiņiem sastrādājamies, izpalīdzam viens otram, un mēs nespējam, piemēram, viņu vienā dienā pamest vai nodot, vai kaut kā, mēs viņam uzticamies, un viņš tur ir, viņš būs arī rītā, un tas ir tāds viedums kaut kāds, jā, to ciematu, un ja mēs tādi daroši, radoši ejam kaut kur pa priekšu un to tikai tā kā kultivējam, un mums apkārt uzrodas līdzīgi, un viņi nāk līdzi, un tas viedums iet plašumā, vai ne? Viņš tāds tā kā koks izaug tāds. Un pilsēta mēģina šo arī ar tiem saviem, kas ir tie tie klimati, kā viņi tie apkaimes, tās apkaimes kopienas veidot, un tā viņi arī panāk tās spēcīgās vietas pilsētā. Bet šeit, kā Mālpilī, tu esi vesels ciems, vai ne, kas to var izdarīt, kaut ko tādu. Vai tu jūti, ka Mālpils kopiena ir devusi tevai ģimenei kaut ko vērtīgu, kaut ko tādu, ko pilsēta nevarētu iedot? Es domāju, ka jā, tās ir tās visas sajūtas, jo mēs jau pērkam sajūtas un dzīvojam dēļ sajūtām, vai ne? Un ja mums iedod tās sajūtas, tad tā ir tā dzīve. Tieši tā, traki. Es gribētu, Jāni, vēl arī teikt tev ārkārtīgi lielu paldies, ka tu, manuprāt, esi un tava ģimene. Baloža māja ir arī Mālpils iedvesma un Mālpils viedums, jo jūs strādājat ar tradīcijām, ar vērtībām, jūs paši viņus veidojat, un mēs to darām visi kopā. Tā kā viena ļoti nozīmīga daļa no tā visa esat arī jūs, un man prieks. Un es tiešām, tā taču ir, vai ne? Jūs jūtaties kā mālpilieši, nevairs kā Carnikavieši vai kādi citi. Jā, uz Carnikavu es aizbraucu ciemos, jā. Redz, tas jā. Ir tā kā dzimtā māja, visi zināmas, bet tā kā ciemos, jā. Super. Tā, Jāni, tagad pastāsti, tātad Zemeņu svētki ir tikai sākušies. Kas ir tas, ko tu pats Zemeņu svētkos vēl šodien piedzīvos? Tātad no 5 līdz 7 pie tevis sētā? Jā, pie manis sētā var nākt ciemos, stāstīsim, rādīsim un var jautāt visas kādas tēmas, kas jums interesē par kokapstrādi, restaurāciju un tā tālāk. Un, protams, pēc tam es nākšu uz koncertu, jā, Tas būs. Tā, un ko tad tu nāks klausīties? Olgu, vai Aju, vai Daumantu, Fiņķi, Bū, Zušus?
Kas būs tavs sirds? Visus pēc kārtas, jo, Un izdejot. ja viņi atbrauc uz Māpili, tad ir jāaiziet. Līdzīgi kā Kārlis Kazāks, viņš arī ir tā kā nedaudz ar Māpili saistīts. Viņš ir tās pašas skolas mācījies, kur es. Un es viņam saku, ja viņš atbrauc uz Māpili vai Māpils baznīcu spēlē, tad jāiet paklausīties, jo citur jau es nebraucu viņu klausīties. Ja jau viņi līdz mums ir atbraukuši, tad jānoklausās. Tieši tā, grēks to nedarīt, ne? Brīnišķīgi, Jāni. Es tev došu no šīs sarunu dīvāniņa līdzi. Tev gan ar zemeņu lampiņām ir absolūti nav tā, ka ir problēmas, bet šeit tu pieraksti to ideju par to restaurācijas muzeju, un es esmu pārliecināta, ka ātrākā vai vēlākā mēs to dabūsim gatavu. Nu ko, un tu ieminējies par svarīgo kopienā, un es tagad gribētu aicināt Diānu parunāt, turpināt mūsu sarunu, un tas tā plūstoši arī šeit šodien notiks. Un vēl ko es gribu pateikt, visi tie, kas mums ir šeit klātesoši, droši nāciet iekšā, sēdieties. Jūs drīkstat arī uzdot jautājumus mūsu sarunā, pa vidu, ja jums ir kaut kas tāds. Un līdz ar to, ja kādam ir ko Jānim tagad pajautāt, jūs varat ekstra. Es ātri ekstra. Paldies tev, Kristīne, un lai tev pietiek enerģijas un izbaudi bišķiņu. Es ļoti baudu. Un paldies, Jāni, par to lampu, ko tu kopā ar kafijas rūķi man uzdāvinājis, jo viņa reizēm izslēdzās. Reizēm izslēdzās. Tā kā tā. Vai ir kāds jautājums Jānim? Varbūt kaut ko jūs gribat uz karstām oglēm pajautāt? Droši. Ar karoti drīkst bildēties. Smilšu iela 16 Mālpils. Ja zinat, uz Siguldas virzienā ir aplis, tad uz Rīgas virziena pusi jābrauc. Ja braucat no centra, tur ir tāda zemenīte uz Smilšu ielas krustojuma uzlikta. Es jums varu tikai un vienīgi rekomendēt. Baloža māja ir mūsu pinterestīgākais punkts, absolūts apskats objekts, kur ir brīnišķīgs, protams, Jāņa veidots balodīts ar zemenīti. Un nenožēlosiet, ja jūs aizbrauksiet šodien vai pieteiksieties kādā citā reizē, un tas ir tiešām to vērts. Ielieciet savā vasaras plāniņos vai šīs dienas plāniņos. Absolūti. Jā, droši var zvanīt mums internetā, noteikti var telefonu atrast un var arī citās dienās braukt ciemos. Mums ir atvērta amatnieku darbnīca, bet nevis kā muzejs, bet tā tad ar iepriekš zvanīšanu, sarunāšanu un tad var braukt ciemos. Jā. Superīgi, uz tikšanos, Jāni, vai ne? Paldies tev liels. Paldies. Diāna, lūdzu, vai tu vēlēsies sarkanu vai zaļu dīvānu?